Šajā podkāstā mēs ar Egiju Gailam runāsim ne tikai par 4 jaunām biznesa idejām, kuras jūs varēsiet uzreiz jau īstenot un realizēt, bet mēs runāsim par daudz ko svarīgāku. Tieši ar tādu startup domāšanas veidu mēs paskatīsimies uz Latviju. Latviju kā projekts, Latviju kā uzņēmums, kā mēs varētu pacelt Latvijas ekonomiku un padarīt to daudz konkurētspējīgu starptautiskā vidē. Un man liekas, ka mēs atradām patiesībā dažas ļoti foršas idejas. Laicam iekšā. Mēs nākam iekšā, ja? Mēs nākam iekšā un man jau visi jau notiek. Čau. Nāk iekšā, es tev izstāstīšu, ko mēs darīsim. Pagaid, kas tad ir šī par ēku īsti? Nē, nu viņa 34. gadā viņa bija uzbūvēta salīdzinoši nesen. Jā. Un te ķirurgs dzīvoja, ārsts, prominents. Un es domāju, viņa ik pa laikam ir mainījusi savus īpašniekus, un tagad viņa arī ir pārdošanā. Super, es varu nopirkt viņu. Jā. Bet man liekas, kaut kas tāds. Es arī gāju garām ļoti bieži šai mājai. Es domāju, kā tie izskatās iekšā. Man liekas, ka vispār šitā te telpa, man forši arī tas, ka ir augstie griezti, gaisma no augšas. Man īpaši patīk tā vitrāža. Bet priekš centrā, privātmājas. Pašā centrā. Un te vēl droši vien, ka šitas viss ir zaļš. Un šitas koks varētu būt baigi efektīvais. Jā, tā sanāk arī ir tāda pati idejas privātmāja, ne? Jā, izstāst līdzīgi, jā. Zini kā, es tagad bišķiņ pagatavojos arī tai mūsu tikšanai, un tā izskatās, ka te 2 reizes nedēļā tev ir podkasti. Es domāju, tu esi tagad pieradusi pie visiem Latvijas podkastiem, un droši vien tev jau pāris jautājumu atkārtojās entās reizes. Nē, zini kā, tagad bija kaut kāda pauzīte man liekas, vasaras beigām, un tad tagad vienkārši pēc jaunā gada atkal ir atsācies. Bet nav. Vienkārši tagad sakrita, ka tieši tu, un tad bija tas iepriekšējais, tagad pagājušajā pirmdienā, bet tā nav tik traki. Bet vienalga, kurš jautājums ir tāds, kurš tev vienmēr gandrīz trāpās? Par to, ko es tagad daru, jo tā ir tāda aktualitāte. Tagad pēdējā laikā vienmēr ir, protams, par Oxdrive. Pilnīgi vienmēr ir kāds jautājums par Oxdrive. Un laikam tāds ļoti biežākais jautājums ir īstenībā, kur tu rod enerģiju. Tas ir tāds ļoti biežs, kurš kaut kādā brīdī parādās. Jā. Jo tu redzi sajūtu, ka tu esi ļoti aktīva, tā kā ļoti darbīga. Tā arī ir, jā. Tā jau arī ir. Un tad cilvēki prasa, un es cerēju, domāju, man īstenībā nav tādas uzreiz 100% atbildes. Es cerēju, sēžu mājās un domāju, kur tad es viņu rodu? Bet man sajūta, ka tu vispār neslēpies, ka tev ir salīdzinot ar vispār latviešu auditoriju, kuri pa kaut kādām tādām ne gluži privātām tēmām, bet par privātām biznesa tēmām, par skaitļiem, kur parasti ir, es neteikšu šī konfidenciāla informācija. Man ir sajūta, ka tu, ko tikai vajag, es tik šauju ārā. Ja es drīkstu, tad jā. Jo ir citreiz ciparus, kurus tiešām tu esi parakstījis kaut kādu papīru un tu nedrīkst, bet tā citādāk, man liekas, protams, jo man arī vienmēr ir gribējies dzirdēt tos ciparus, lai tu saproti kaut ko, kas notiek tajā industrijā, vai kas ir tas vispār, ko var iegūt kaut kādā biznesā. Jā. Tā kā, ja es drīkstu, tad protams. Bet es domāju arī par to jauno biznesa modeli, par to energy storage. Man liekas, tu ļoti atklāti stāsti. Man liekas, tu pat teici, ka Ķīnas piegādātāji tur tās šūnas piegādās. Principā nav problēma apstīties Alibabā vai kaut kur citur, cik tās šūnas maksā un kā to modeli varētu uztaisīt. Protams. Man liekas, ļoti drosmīgi. Man arī, es īstenībā tieši šodien saņēmu vienu ziņu Instagramā, kur puisim ir ideja, jo viņš gribētu viņu īstenot, bet viņam ir ļoti bail man viņu stāstīt. Viņam ir bail, ka es viņu nozagšu to ideju. Un attiecīgi, ka viņš tāpēc negrib man teikt, un vai var parakstīt no sākuma ar mani kaut kādu papīru, un tad izstāstīt, saka, nē, tu negribi man teikt, viņš nesaka, es nekādus papīrus neparakstīšu, jo man vienmēr ir tā, tu vari nestāstīt ideju, tev iekšēji, pašam ir tā sajūta, un vēl nav laiks, vēl nevajag viņu teikt, bet citādāk. Ja kāds cits var uztaisīt to ideju ātrāk, tad tu viņu tāpat nekad nebūtu realizējis. Vai arī labāk, jo zini, kā, nav, man liekas, tādas idejas, kas būtu tik unikāla, ka tev nav konkurentu. Es nezinu, vai tādu vēl var vispār atrast mūsdienās. Vai arī bieži, ja tā ideja ir tāda, tad viņa bieži ir tāda hobija ideja. Ja jau neviens viņu nedara, tad tur varbūt nav nemaz tā biznesa tik ļoti. Tāpēc man vienmēr ir bijis kaut kur sajūta,
Es neticu, ja tagad es kaut ko izstāstīšu, kāds uzreiz nākamajā dienā būs to izdarījis. Pie tam es arī stāstu ļoti droši par to enerģētiku, jo mēs tagad esam izgājuši tik daudz cauri, mēs zinām, cik tas ir šausmīgi, smagi un sarežģīti. Viena lieta ir tā pasūtīt, bet otrs ir actually no tā uztaisīt biznesu. Tāpēc, es baigi neslēpjos, Bet tev daudz tāda mentoringa jautājumu? Ļoti daudz. Es gan īsti neņemu, jo es saprotu, man nav kapacitātes šobrīd. Jo parasti to mentoringu jau ņem tad, kad tev jau visi biznesi ir tādi stabili, viss notiekās, tev ir vairāk brīvā laika, un tev gribās tajā brīdī dot atpakaļ sabiedrībai. Un tad es šobrīd pagaidām saprotu, ka es varu atbildēt uz kādiem jautājumiem, bet man ļoti daudz prasa zvanus, tikties, izstāstīt savas idejas, izstāstīt savas biznesa problēmas. Un es saprotu, ka šobrīd te visi cilvēki to grib, protams, pa brīvu. Un tad man tas ir laiks, ko tajā brīdī, ja man idejas, kas ņemtu visus, es varētu katru dienu iet kādu konsultēt. Un es jau neesmu nekāds baigais eksperts. Es to nekad neesmu mēģinājis pateikt, ka es visu zinu vai visu saprotu. Ja es pilnīgi visu zinātu un saprastu, es būtu droši vien, nezinu, Džefa Bezos kaut kur vietā. Tā tad nē, bet cilvēkiem gribās kaut ko dzirdēt, un tad tie pieprasījumi nāk, bet pagaidām es tikai atbildu tik, cik rakstiski, vai ir paziņas, protams, vai tur, tad es arī savai skolai, tā kā absolventiem, bet tieši tie, kas mācās skolā, no kuras es absolvēju, tur ir kaut kā tā sajūta, ka arī tev vajag biežāk teikt jā un piekrist. Kamēr pēdējais jautājums, mēs iesim mūsu mazajā studijā, cik maksā tev stunda? Man nav tādas cenas. Tur jau tā lieta, ka es neesmu tādu uztaisījusi, jo es pat šobrīd īsti negribu no tā, ka man vienkārši nav fiziska laika tam veltīt. Tāpēc es kādreiz kādam es piekrītu pakonsultēt. Skaidrs 500 eiro, kā minimums. Vai ziedojums patvērsmē? Zap, cik es ļoti labi ideja, Jā, to es kaut kad esmu, man ir bijuši, kur man ir kaut kāda konference piedāvāt, un tad viņi ir piedāvājuši maksāt, un es saprotu, ka tā cena, cik viņi var atļauties, ir tāda tiešām neliela. Un tad tā vietā, lai es tiešām ņemtu to smieklīgo samaksu, tad es vienkārši pasaku, noziedojiet vienkārši patversmē un viss būs labi. Konkrētai, kurai patversmē? Man ir tā, protams, kur es eju jau no bērnības laikiem, bet pa lielam viņi var arī noziedot kādai citai. Es vienkārši parasti izsaku to, kur es parasti eju, Neliels pārtraukums mūsu podkāstā. Mēs šeit runājam par ļoti daudz biznesa idejām, bet tām nebūs nekāda jēga, ja jūs par to nerunāsiet, ja jūs par to nestāstīsiet. Tāpēc uzņēmumi meklē jaunas komunikācijas formas, kas varbūt ir draudzīgākas ar auditoriju, salīdzinot nekā reklāmas. Tāpēc uzņēmumi pašlaik meklē iespējas, kā ar minimālu laika investīciju varētu izveidot profesionālu podkāstu sezonu. Un, lai to izdarītu, ir nepieciešama komanda. Latvijā ir šāda komanda, tas saucās podmedia.lv, tā ir režisoru un žurnālistu komanda, kas veido profesionālus scenārijus priekš podkāstiem, un mēs strādāsim ar jums absolūti individuāli. Mēs nodrošināsim arī visu tehnisko pusi, pielāgosim arī telpas tieši jūsu nozarei nepieciešamiem raidierakstiem. Mūsu mājaslapa ir podmedia.lv, satiekamies uz īsu sarunu, un mēs jums izstāstīsim, kā varētu izskatīties jau jūsu nākošais raidieraksts. Un tagad atpakaļ pie raidījuma. Kā tu veido savu zīmolu? Tas ir kaut kāda izteikta mārketinga stratēģija, kā jūs strādājat? Biznesam vai man privātais? Personal brandings arī tavs stāstīns ir, jā? Nu, sākam ar biznesu. Biznesam reāli, piemēram, iepriekš bija tāda Dogsdrive, tur bija ļoti konkrēti, kas bija B2C, kur mēs zinājām, ka carsharings ir all about. Principā tas ir mārketinga bizness. Viņš ir burtiski balstās uz mārketingu. Tad, attiecīgi, tur es viņu būvēju pēc tā, kā es iztēlojos, ar ko es gribētu rezonēt. Un tad izmantojam visus kanālus pēc kārtas, burtiski visus. Un tas, ko daudz zina, kā izmanto influencerus, un kas, man liekas, viena no nepareizajām lietām, kā cilvēki izmanto influenceri, ka viņi tādā veidā sagaida pārdošanu. Tad influenceris īstenībā ir vienkārši brand awareness. Un tad mēs, ko darījām, mēs, man liekas, vienkārši bijām gan arī visiem influenceriem iedevuši mašīnas. Man liekas, visiem. Un tad bija tā, ka sāka pat tagot arī tādi tur kaut televīzijas cilvēki tur no TV3 ziņām, kuri mūs ietago, ka ārprāts vairs nevar izturēt. Es to vien redzu Instagram atverot kā tikai Oksdrive, bet nevis reklāmas, nevis mūsu saturu, bet visu influenceru saturu. Un tas bija tas, kā mēs radījām to sajūtu, ko cilvēki arī paši teica, ka tāds celebrity car sharing. Un tas bija tas, ko mēs gribējām panākt. Lai tu braucot ar viņu, tev ir sajūta, ka tu brauc, kā visiem vienmēr patīk arī Amerikā. Viņi grib iet pie celebrity fitness trainer, pie celebrity masāžu speciālistu, pie celebrity make-up artistu un tā. Visi grib iet tur, kur iet celebrities. Un tad mēs gājām ar to ceļu, lai viņu padarītu par to celebrity, vienkārši dodot visiem influenceriem pēc kārtas.
Negaidot nekāds, mēs nedavām pat kodus atlaižu vai ko tādu. Tā doma nebija par to, ka draivot to pārdošanu, bet tieši to, ka beigās, pusgadu tev tas nenes nekādus rezultātus, un pēc tam tas sāk nest atpakaļ ar uzviju. Celebrity energy storage? Tas ir atkal nedaudz citādāk. Tātad par energy storage tas tomēr tāds ritīgs B2B, bet, kas, piemēram, ir manā uzskatā, B2B ir tas pats B2C. Jo visi tie cilvēki, kas ir biznesā, viņi jau visi ir tie paši B2C cilvēki, kas lieto Instagram, lieto LinkedIn un tā tālāk. Tāpēc tur mēs, protams, netaisīsim celebrity, jo tas produkts nav lifestyle produkts. Tas produkts ir burtiski tam, lai uzņēmumi nopelnītu naudu vai ietaupītu naudu. 2 varianti. Tad tur savukārt mēs tagad sāksim lēnām. Mēs vēl speciāli neskrējām uz priekšu. Mēs tagad lēnītēm sāksim par to runāt. Tas, ko tur mēs radīsim, ir tādu thought leader. Par to, ka mēs redzam, ka enerģētikas segmentā vispār neviens par ko nerunā. Ir mums pāris lielie vecie monopoli, oligopoli uzņēmumi, kuri izlaiž klasisku preses relīzi, klasiskas reklāmas pieturās, tādu kaut kādu pilnīgi vecu klasiku. Un tad tur mēs iesim to ceļu, ka mēs vairāk kļūsim par tādu thought leader, kur tu nāci, tu gribi dzirdēt moderno pieeju, piemēram, enerģētikas industrijai. No tās prizmas mēs sāksim to būvēt, un kad tu iedomājies, man ir nenormāli milzīgs elektrības patēriņš, vajadzētu samazināt, tad pirmais, ko tu iedomājies, ir mums. Nevis tādēļ, ka tas ir celebrity, bet tādēļ, ka vienkārši tu saproti, vai es gribu iet pie veca old school biznesa, kur tur ir bijusi gan valsts iesaistīta, kur visādi skandāli bijuši, vai tu gribi iet pie kaut kā, kas ir moderns, jauns, ar reāli pierādītiem rezultātiem. Tas, kā mēs tagad pieejam tam. Tas nozīmē, ka jums būs ļoti daudz jākomunicē, konferences, semināri, tāpēc arī droši vien tev ir 2 reizes nedēļā podkāsti. Tik traki nav, bet jā. Zini kā, konferences, semināri, jā, bet tas arī ir nedaudz tāds vecais stils. Protams, mēs iesim tāpat uz konferencēm, iesim uz tāpat semināriem, bet tas, ko mēs vairāk sāksim par šo tēmu runāt, ir sociālie tīkli. Instagrams, TikToks, LinkedIn, YouTube. Kad tu par to runā tādā ļoti saprotamā valodā, ļoti saprotamā veidā, nemēģinot izmantot šausmīgi gudrus terminus, nemēģināt izklausīties, ka mēs esam nenormāli gudri, lai neviens mūs nesaprot, bet par to komunicēt pat tur cilvēkiem, kur iespējams šobrīd kaut vai viņi ir kaut vidējā līmeņa menedžeri, bet kādā brīdī viņi būs augstākā līmeņa menedžeri. Un kur mēs burtiski varbūt audzējam tieši to jauno paudzi, kur pēc tam būs lēmumu pieņēmēji. Super. Tava esošā komanda, iepriekšējā komandā tev bija IT cilvēks, tev bija viens igauns, kas bija idejas autors, cik es sapratu, vai ne? Viņš bija vienkārši fanāts Teslām, jā. Jā, Tesla, bet ļoti labi niša, man liekas, ļoti brīnišķīgi jūs atradāt to premium klasi. Un kas tagad ir šoreiz? Jums kāds enerģētikas cilvēks ir komandā? Mēs esam 3 tie paši no vecajiem laikiem, no Oksdrive laikiem. Visi tie, kas 3 bija latvieši. Un tagad mums ir pievienojies klāt software engineer. Tā kā īstenībā iepriekš mums nebija tieši IT cilvēki mūsu tajā pamatkomandā, kas ir co-founderi. Tad tagad mums tieši mums ir gan software inženieris, gan arī burtiski dzelžu inženieris, kurš īstenībā oriģināli vispār ir no kosmosa kuģu ražotnes un palaišanas inženierijas specialitātes. Līdz ar to viņam ir ļoti specifisks zināšanas, ko mēs jūtam, ka Latvijā tādas pietrūkst. Viņš arī nav mācījies Latvijā. Un tā kā mums ir 2 tādi ļoti izteikti tehniski cilvēki, un tad esam mēs 3, kas nāk no tā paša Oksdrive laikiem, kur Kristiāns ir reāli vairāk fokusējis tieši uz to, kas ir pats produkts, salikt viņu kopā tieši, kas ir nepieciešams gan kā klientam, biznesam, gan arī kopā ar to, ko var uztaisīt inženieris un software inženieris. Tad Kristaps ir savukārt tas, kas ir viss finanses un algoritmi, jo tur mums savukārt ir tieši nepieciešama algoritmi, kas piedalās šajā tirgošanās, iesniedz šos bidus. Tur vajag būt algoritmam, kurš paredz visu. Un tad es esmu tālāk jau sales un viss tas, lai tas bizness vienkārši iet uz priekšu, mums nāk naudiņa, tā teikt. Tu esi marketings un sales, jā? Jā, marketings, sales, developments, sadarbības, visa tā savukārt puse, jā. Tad redzamā daļa droši vien. Izskatās, ka tev ļoti patīk enerģija, infrastruktūra, dzelži, hardwares. Bet mans jautājums ir drīzāk par to, kāpēc vēl joprojām Latvijā, vai tev plāns ar šo biznesu varbūt iet plašāk? Ziņā mēs arī ar iepriekšējo Oksdrive, mēs arī plānojam, ka mēs iesim, mums bija tādi plāni, kā mājas, mēs jau domājam arī tur iet ārā. Vienkārši tu saproti to, ka tur ir daudz grūtāk iziet ārā, jo tev prasa ļoti milzīgas investīcijas, jo lai tu
aiziet kaut vai uz Igaunijas tirgu, tev vajag iegādāties vismaz tās 200 mašīnas. Nenormāli uzreiz investīcija katrā tirgu. Tad, attiecīgi, šeit ir tā, ka mums tas hardware un software, mēs viņu nodalām šobrīd kā divus atsevišķus sijā. Un tas ir tādēļ, ka ar software plāns ir pilnīgi mierīgi. Tu vari skeiloties, tu vari iziet ārpus Latvijas. Nu, un, protams, ar hardware pusi ir nedaudz grūtāk un sarežģītāk. Līdz ar to tur mēs skatīsimies, kā tas viss dabiski notiksies. Jo, protams, ka viens konteiners, kurā, piemēram, ir tā pati 1 megavatstunda, viņš ir tur entās tonnas svar. Līdz ar to tādu kaut kur pārvest ir diezgan sarežģīti. Protams, tik un tā tas notiek, jo mēs zinām, cilvēki pasūta tos pašus konteinerus arī no Ķīnas. Arī no Ķīnas viņus ved uz šajieni. Līdz ar to var izdarīt, bet mūsu galvenais fokus tieši ar to eksporta tirgu ir tieši ar programmatūru. Klau, pafantazējam nedaudz par Latviju. Tomēr tu strādā ļoti daudz Latvijā. Es arī strādāju Latvijā. Man kaut kā te patīk. Te viss forši, pasties kāda brīnišķīga māja arī pašā Rīgas centrā. Klau, bet ja, piemēram, Latvija būtu startups, jo valsts arī pēc būtības būtu jāved kā uzņēmumu, vai ne? Tur ir biznesa principi. Bet ņemot vērā, piemēram, Doge, nevis kripto Doge valūtu, bet Doge, ko Ilons Masks ar savu kolēģi tagad vadīs, kas būs efektivitātes nodaļa Amerikā. Manuprāt, tas ir tas mehānisms, ko ļoti daudz citas valsts arī pārņems, lai vienkārši iegūtu vēl straujāku attīstību. Man bišķiņ žēl par to, ka mēs vēl joprojām esam tādā pabērnu lomā un mums tā neviens tā īsti neciena, es tā gribētu teikt, ņemot vērā arī Amsterdamas Ajax fanu uzvedību Rīgā un tā. Bet, tas, protams, tas ir citādāk. Viņi arī aizbraukt arī uz Berlīnu, viņi tāpat uzvestos. Viņi arī Brandenburgas vārtiem to pašu izdarīt, ko brīvs piemineklim. Bet, ja vienalga, ja valsts ir kā startups un, ja, piemēram, mums būtu tāda Doge variants, kas būtu tā stratēģija vai tie soļi, lai mēs kaut kādos, 10, 15 gados, tiksim, būtiski paceltos un kļūtu par nopietnu spēku? Tur vienmēr ir tāds ļoti sarežģītais punkts par to, ka no vienas puses vajadzētu veidot šo tādu kā tax heaven, lai tu piesaistītu aizvien vairāk uzņēmumus, kur šeit varās vaļā, jo viņiem šeit ir izdevīgāk nekā atvērties Berlīnē, Londonā, Frankfurtē, Amsterdamā. Bet, protams, ko tas nozīmē, no sākuma tev ir jāpaņem kaut kāds zaudējums tajā brīdī, jo skaidrs, ka tajā īstermiņā nebūs tik daudz ienākumu, bet iespējams būs lielāks sloks, attiecīgi gan birokrātiskais sloks, gan citas lietas. Bet tā ir viena no lietām, kas, protams, man liekas, kādam beidzot būtu jāpieņem šis lēmums, ka mēs esam maza valsts, kas nozīmē, mums ir jāmēģina piesaistīt maksimāli daudz citu uzņēmumu, lai viņi šeit var vaļā filiāls. Kaut vai tas nozīmē tikai filiāli, kur viņiem būs tikai 3 darbinieki, bet ja tādas filiāls atvērsies 100,000, tie ir uzreiz 300,000 nodarbinātu personu, tie ir uzreiz tomēr papildu nodokļi un tā tālāk. Un tā, man liekas, ir viena tāda lieta, kur būtu ļoti jādomā, kā panākt, lai būtu izdevīgāk vērt uzņēmumu vaļā Latvijā, nevis jebkur citu vietu Eiropā. Otrs, kas mums ļoti pietrūkst, ir tāds spēcīgs PRs, jo šeit es zinu, ka visiem jau ir līdz kaklam pieminēt to Igauniju. Un arī man arī pašai jau ir tāds, cik mēs varam salīdzināties ar Igauniju. Bet tas, ko mēs arī atkal vakar mēs tur ar draudzenēm bijām satikušās un spriedām par šo Igaunijas it kā to fenomenu. Un tai manai draudzenei bija biznesa tieši Igaunijā. Un viņa saka, muļķības, tur nav nekas sakārtots. Viņiem tā e-rezidentūra, viņi saka, ārprāts, viņi nestrādā, tā kā tas neko nedod. Tajā brīdī, kad viņu veidoja, bet attiecīgi prezidents staigāja ar e-rezidenciju un tur pilnībā viņiem tas PRs par un ap to bija un visi sāka reģistrēties. Un tajā brīdī viņiem vēl tā īsti pat nebija izveidots, tā lai tas strādātu. Bet tas, ka tev ir tā labā ideja, un tu viņu sāc vienkārši tāpat kā dara startupi. Viņi, kad iet pie investora, vai tad viņiem kaut kas ir, viņi pārdod to sapni, kas būs. Un tieši tāpat, man liekas, arī valstī vajadzētu pievērsties tam, ka tajā biznesa pasaulē ir jāpārdod tas sapnis par to Latviju. Kā te varētu būt? Jātaisa vienalga, vai tur e-rezidentūra vai vēl kaut kas, bet ka vienmēr sakot, nevis mums ir, kā Eiropa aizgāja nepareizi, ka mums tagad ir jāpiesaista šausmīgi tas lētais darba spēks. Bet iespējams domājam, tad tieši neviens vairs negrib darīt tos mazos darbiņus. Tad atrodam veidu, kā vai viņus automatizēt, vai arī padarīt viņus stilīgus, kad brauc, piemēram, vienkārši studenti un to dara. Ka ja studenti tāpat kā šobrīd ir kaut kādas tur, es atceros, gan Čīlē, piemēram, tad bija kaut kur Itālijā, ir vietas, piemēram, Čīlē, ja tu
pārvāksies ar savu startupu uz turieni, ar savu ideju. Tam nav jābūt esošam biznesam. Un sāksi viņu tur, viņi tev uzreiz vienkārši kā grantā iedod 100,000, lai to uzsāktu. Un es zinu, protams, ka tas ir budžeta jautājums, bet arī Čīle nav bagātākā valsts. Bet viņi to šobrīd dara, un startup pasaulē tas tagad ir aizgājis, tā ziņa vienkārši aizplūst. Visi sāk lēnītēm runāt, mēs tā, varbūt, ka mums arī uz Santiago jāpārceļās. Nu, ka tu attiecīgi dari kaut kādas lietas, ko tu mēģini piesaistīt. Tāpat tās, protams, ir kaut kādas, kas ir tādas birokrātiskās lietas. Jo šobrīd, kas ir noticis Latvijā, ļoti izteikti, es domāju, to visi ir pamanījuši, ka ja tu taisi biznesu, tu jau automātiski esi noziedznieks. Gan bankā, gan vidā tu esi noziedznieks. Un tas tik ļoti demotivē tādā ziņā, ka ir ļoti grūti strādāt. Mēs nevaram sagaidīt, ka mums būs papildu biznesi atvērsies, jo cik daudzi man apkārt, kas īstenībā man raksta arī Instagramā, prasa, kāda domā labāk atvērt Igaunijā vai Latvijā uzņēmumu. Un cilvēkiem ir šī jau doma par to, ka atvērt tur vai šeit, lai gan idejiski, tiešām, kā man arī tā draudzene teica, nav tā, ka Igaunija būtu kaut kāda tur sapņu valsts, bet vienkārši tas, ka tur tomēr, kas viņiem ir tas mindsets par to, ka uzņēmējs nav noziedznieks. Un šeit ir tiešām tā, ka mēs paši, piemēram, mēs nopelnījām naudu no viena biznesa pārdošanas un ieguldījām viņu, pēc tam aizdevām jaunajam biznesam. Mums bija tādas klapats ar vidu jāatskaitās, kāpēc mēs šo esam izdarījuši, ka man likās, ārprāts. Ko labāk to naudu vienkārši tad bija iztērēt, aiziet uz veikaliem, sapirkt kaut kādas dārgas preces, nevis ieguldīt nākamajam biznesē. Tev pēc tam nenormāli piesienās par to. Tā ir vēl viena, man liekas, lieta, kas būtu nenormāli jāpaņem priekšā un jāuztais pilnīga reforma vidam un birokrātijai. Jo tas arī veicinātu to, ka cilvēki var vieglāk atvērt uzņēmumus. Nākamā tēma ir kripto. Ja šobrīd kripto biznesiem, mums starp citu Latvijā ir viens no veiksmīgākajiem kripto biznesiem, kas ir Gravity Team, un viņi nevar šeit atvērt bankas kontu, un viņi pa lielam ir gatavi tomēr Latvijā vēl strādāt, bet arī tas pulkstenis tikšķi, kurā brīdī viņi tomēr aizies prom no Latvijas, jo tu nevari bankas kontu atvērt, tu nevari to, tu esi ielikts jau arī noziedznieka statusā, lai gan tas, ko viņi dara, ir pilnīgi normāli. Tas ir tāpat, kā cilvēki tirgojās un treidojās ar foreksu, ar stokiem un tā tālāk, tikai viņi to dara kripto pasaulē. Un, piemēram, mēs būtu kā vadīt valsts kā startups, mums vajadzētu domāt, mēs nokavējām būt par datu centru, kā, piemēram, Viļņa paņēma to, ka viņiem ir daudz gan tie datu centri, un arī kā bankas, piemēram, Revolūts tur atvērās tur, un kas viņiem tur vēl ir atvērties. Mēs varētu paņemt un būt kripto tā galvenais punkts, kur, piemēram, vienkārši, ir jābūt pārbaudēm, jo skaidrs, ka kripto arī nozīmē, bet visos biznesos tev var būt gan sliktie, gan labie, bet kļūt par to, ka tas mūsu pats Gravity Teams, viņi var atvest patiesībā to pašu Baibitu, to pašu Binance, viņi ir spējīgi to atvest uz Latviju, ka viņi uztaisa šeit savu centru. Tas ir vienkārši tāda iespēja, ko mēs laižam garām, tāpēc, ka mums ir vai nu bail, mēs nesaprotam. Un tad, ja tu esi startups, kā mēs šobrīd enerģētikas industrijā, mēs neviens nenākam no enerģētikas industrijas. Mēs mācāmies nenormāli daudz, mēģinam izprast, un mums patīk, ka mēs nenākam no enerģētikas industrijas, jo, kad mēs runājam ar enerģētikas industrijas ekspertiem, tad viņi jau dzīvo kaut kādā šajā kastītē. Tas pat ir labi, ka tu neesi no tās industrijas un ka tu līdz galam neizproti. Tu tieši vari izdarīt kaut ko jaunāku, kaut ko modernāku un pienest tam visam un kļūt par šo te Eiropas tādu kā kripto centru, piemēram, kas arī vienkārši atrast kaut vai tās nišas un panāk, ka tie uzņēmumi šeit. Vai tieši otrādi, ka varbūt nevis tieši otrādi, bet, piemēram, ka nav biznesiem jāvarās šeit gluži vaļā, bet viņiem ir izdevīgāk šeit, piemēram, deklarēties un nomaksāt kaut kādu minimālu iedzīvotāju nodokli, bet tad viņi var izvairīties, nezinu, iespējams no iedzīvotāju nodokļu maksāšanas tur Londonā. Es tagad pilnībā muļķības varbūt runāju, bet kā ideju par to, ka vairāk vajadzētu domāt šādā virzienā, bet tas, kā es redzu, mēs šobrīd vairāk domājam, ir kā pierādīt, ka katrs uzņēmējs Latvijā dara kaut ko sliktu. Un jā, mums ir bijuši banku skandāli, bet parādiet man pa lielam, kur viņi nav bijuši. Arī tie pašā Zviedrijā, Dānijā ir šie banku skandāli. Bet kaut kā viņiem neapstājās visa tā virzība uz priekšu. Mēs kā maza valsts, tad mums vajag gan aktivizēt labu PR un mārketingu, jo brīžam, kas tur bija pēdējais, tas video, ko es skatījos par, neatceros, vai tas bija Magnetika Latvija vai kādam citam, ar domu piesaistīt ārzemju investorus, un es nostos, un atkal mums ir par tautu meitām, atkal mums ir par jumiķi un tā tālāk. Man tāds skaisti ir jāsaglabā kultūras vērtības un vēsturiskais mantojums, bet vai tiešām
investoram no Londonas, Dubajas vai Ņujorkas interesē tas jumiķis un tās tautumeitas. Nu, neinteresē. Viņam interesē, kur viņš var labāk nopelnīt, kur viņam būs labāki apstākļi tur dzīvošanai vai vismaz aizbraukšanai uz turieni. Nu, tas šobrīd tāds, es zinu, ka es tur mētājos no tēmas uz tēmu, un tāds baigies savārstījums, bet tās ir mans tāds pirmās sajūtas, kur man liekas, ka tā kā, ja man būtu jāsaka vismaz viena vai top 3 galvenās tēmas, viens samazinam birokrātiju un padaram to, ka uzņēmēji nav noziedznieki. Otrā lieta - strādājam uz kripto un padaram Latviju vienkārši par kripto centru. Un trešā droši vien būtu izdomāt veidu, kā piesaistīt, kāpēc, lai cilvēku šejienu pārvāktos. Kāpēc tā kā Santiago piedāvā? Pārvācties savu startupu šejienu, dabūsiet 100,000 investīcijā, kā grantu. No questions asked, bet tev tur jādzīvo, jāpavadīs, mēs tur, 6 mēneši, man liekas, uz vietas. Nu, tā varētu būt kaut trešā programma par to, kā dabūt tos jaunos startuperus uz šejieni un tajā pat laikā, piemēram, sadarboties vairāk ar Latvijas startuperiem komunām, kas tur ir Startup House, Startup asociācija un panākt, piemēram, tādas lielās sadarbības. Es vienam arī tagad runāju ar to CERN, kas ir tātad, fizikas principā visa izpētes aģentūra, kad ar šādiem te runāt valstiskā līmenī, ka, hei, mēs tagad piesaistīsim daudz startupus, vai mēs varam uztaisīt sadarbības. Tātad, ja tu nāc cauri Latvijai kā startups, tev uzreiz ir tiešā piekļuve tu CERNam, tur vēl kaut kādām institūcijām, kur tu zini, ja tev vajag kaut kādus zinātniskus tur pētījumus, tu uzreiz viņus varēsi dabūt. Ja es būšu Latvijā reģistrēts startups, man uzreiz tur atverās vesela iespēju lāde ar to, kur es varu tikt pie kaut kādiem cilvēkiem. Nu tā kaut kā. Nē, super. Ļoti liels tev paldies par šo te. Es pilnīgi jūtu, ka tu vienkārši tādā, ja man būtu aktrise, kur jāstrādā, kur deg, aktrise deg, sacīt, acis deg. Īsais kopsavilkums, ko es sadzirdēju no tevis, mēs kā uzņēmums, kā Latvija, teiksim, protams, ka nepatīk cilvēkiem dzirdēt Latviju kā uzņēmums, bet tā tas principā būtu jādomā. Mēs neesam atvērti, mēs esam tieši otrādi bailīgi. Mēs vairāk fokusējamies uz to, lai kaut kur kāds kaut ko nenozog. Nevis vienkārši mēs rādām visiem atvērtu skaidru, kur ir iespējas. Līdz ar to mēs radām baigos šķēršļus paši arī sev. Ja uzņēmējs jūtās, ka viņš kā noziedznieks, valsts var teikt, ko viņa grib. Nē, mēs jūs tā neuztaram. Nē, mēs tā jūtamies. Un tas ir fakts. Vienkārši domājot, kā to atrisināt un steidzami. Jo savādāk tiešām tas, ko tavs draudzene saka, kad ir kur atvērties Igaunijā vai Latvijā, tas nav normāli. Ja tu dzīvo Latvijā, tev jābūt idejai tikai un vienīgi aicināt citus atveries Latvijā. Jo šeit ir daudz foršāk. Un tas būtu tas afiliētu, ko mēs runājam arī tādā veidā. Mēs varam arī to izdarīt. Ideja taisīt afiliētu programmu un pateikt, ka, hei, ja caur tevi tu, piemēram, reģistrēsi tur no ārzemēm kaut kādus uzņēmumus, palīdzēs viņiem atvērties, un, piemēram, viņiem pirmajā gadā šeit ir 100,000 apgrozījums, tad tev no tā viņu nomaksātajiem nodokļiem, piemēram, atlektu tur 10%. Izcila ideja, vienkārši tā kā tiešām izcila ideja. Jā, es, protams, saprotu, ka droši vien valstiskā līmenī tas būtu ļoti sarežģīti, bet ja mēs runājam, ka valsts ir uzņēmums, izcili. Nē, ko tu vari samazināt nodokļus? Tu vari nenopelnīt. Jā. Tu samazini savus nodokļus kādā proporcijā. Precīzi, jā. Tas būtu lieliski, jā. Un par to kripto es pilnībā pievienojos. Gravity ir fantastisks uzņēmums, ļoti ambiciozs, ļoti ātri domājošs, piesaista ārvalstu gudros prātus. Tepat Rīgā viņi dzīvojās. Man liekas, ka kā uzņēmumam Latvijai būtu jāskatās arī uz šiem te hubiem, uz šiem te centriem, kur izveidojās jau kaut kas, kur tās sēnes aug, un vēl vienkārši pieliet klāt vēl, degvielu, gaisu, vienkārši iedot to iespēju atdzīvoties. Printify, Printful, protams, jau ir milži, bet jebkurā gadījumā tie ir latviešu prāti. Nezinu, vai tur kaut ko vēl var sagrābstīt un tur kaut ko vēl pieliet, kā sacīja, to degvielu, lai tas viss veidojās, bet par kriptovalūtu pilnībā piekrīt. Problēmas ir to, ka masu mēdījos tas tiek publicēts un tiek rādīts kā kaut kas negatīvs. Jā, bet visur jau to atradīs ziņā, un, protams, jo vairāk valsts piesaistīs kaut kādus ārējos, to tu vari argumentēt, jā, bet ja mēs kļūsim tādi fleksiblāki, jo vairāk arī sliktos mēs piesaistīsim, un tā būs. Bet, man liekas, nav jau citu variantu. Tas ir tas pats par to lielo mazo pīrāgu. Tev var būt maziņš pīrāgs, kur viss ir droši, bet attiecīgi mums ir maza ekonomika, maz cilvēku, bet mums pieder viss šis pīrādziņš, un mēs esam par viņu droši. Vai tev ir liels pīrāgs, kur mēģina cilvēki izmantot situāciju, visu kaut ko, bet mums ir no šī lielā pīrāga, ir milzīga ekonomika. Latvija vienkārši ir viena no top Eiropas, piemēram, valstīm, kur uzskata, kā
kā tiešām tādu pirmrindnieku attīstībā, es labāk izvēlos to ceļu, ka jā, mums būs vairāk jāpacīnās ar sliktajiem puišiem, meitenēm, bet toties tas atvērs ceļu arī daudz labajiem. Līdz ar to es labāk tad ņemtu to otro ceļu. Jums jābūt lieliem, skaļiem lēmumiem. Es piedodu par to vīnu, vakardien vīnai. Vienkārši tur visu laiku ir pilis. Tur ir par to pilsētu, tur nekā cita nav. Tur ir tikai pilis. Un viena pat kā Disneylandā izskatās, kas ir ācnams vīns ar tornīšiem. Un tur princes vēl varēja ielikt tur tornītī. Es par domāšanas veidu un to pašu principu redzēju arī Ņujorkā. Tur ir tikai pilis. Tā tie debeskrāpi izskatās grandiozi. Viņi uzkarina savu amerikāņu karogu virsū, viņiem ir lepnums, viņi lepojās. Es par to Austru-Ungārijas impēriju līdzīgi domāju. Viņi arī ļoti, ļoti lepojās ar to, kas viņi ir. Viņi atļaujās karalienes monumentu ar eņģelīšiem, kas lido blakām, uzlikt tur pilsētas centrā, un karaliene uzliek savu svēto sakrālo roku virs mūsu tautas, lai tas notiek, lai mēs lepojamies ar to, kas mums ir. Un tas ir, tā ir tā otra lieta, ko sadzirdēju arī no tevis teiktā, ka es nezinu, kā to izlabot, bet man liekas, mums jābūt ir vienam superspēcīgam līderim ar savu komandu. Nepavēlties to Dožu, varbūt pieminēja kā kaut kādu potenciālu modifikāciju Latvijā, kas vienkārši izsitīs korķus. Un man liekas, ka Latvijā neder vairāk šī te lēnā metode. Mēs esam mazi, mums jābūt ir mobīliem, tie ir vienkārši jāizforsē un bišķiņa spēku. Tā kā... Īstenībā tu nenormāli krūtu domu pateici, ko uzreiz saliku kopā, ka jā, tādā, piemēram, ja mēs skatāmies uz Eiropu, mums vieglāk salīdzināties tādā Eiropas līmenī, tad būtu jāuztver, ka Vācija, Spānija, Zviedrija, tie ir lielas kapitāla sabiedrības ar lēmumu pieņemšanu, kāds notiek lielos uzņēmumos. Un Latvijai būtu jābūt tam startupam, un kāpēc startups parasti tā strauji attīstās, ir tādēļ, ka viņš ir ļoti fleksibls, viņš ļoti ātri spēj pieņemt lēmumus, viņš ļoti ātri spēj mainīt lēmumus. Un tu to tikko pateici, jā, mums būtu jābūt kā valstī startupam, kurš ātri spēja mainīt lēmumus, pieņemt lēmumus, pielāgoties situācijai, saprast, tā, nē, šeit nekāda pieprasījuma nav, mēs pārējiem nomainam, pārfokusējamies. Kamēr, protams, liels uzņēmums to nevar darīt. Un tad liels ir Vācija, jā, kuriem tas tur tā lēnītēm. Un mūsu esošie uzņēmumi, kas mums ir, jā, tieši tāpatās kaut vai Printful, Printify un daudzi citi, jau pierāda, ka īstenībā mēs varam un mums, kas ir interesanti, ka no Latvijas patiesībā, pat pasaules kontekstā, mēs esam tik maza valsts, un vienlaicīgi Strauma ir dabūjusi pēkšņi tagad 2 Oskara nominācijas. Kā? Mēs taču esam tik maziņi, bet īstenībā mums ir tik kruti un jaudīgi cilvēki. Un es domāju, ka tas ir pateicoties tam, ka mēs esam maziņi, ka mums vienmēr ir jāpierāda vairāk. Mēs saprotam, ka mums tajā pasaules kontekstā ir jābūt labākajiem. Ja tu aizbrauc kaut kādu konferenci, tad tur, nezinu, ir vācieši atbraukuši, viņi automātiski jau jūtas, mēs esam Vācija lieli. Tad atbrauc kā Latvijas, man arī uzreiz tā kā, es viņiem parādīšu visiem, ka es uzstāšos, ka mēs esam labākie, mums ir vislabākā enerģija, mums ir šitas, mums ir tas. Un tas beigās jau arī panāk. Arī mēs, kad aizbraucām uz Kataru, toreiz ar Oksdrive, tur bija cik simtiem startup, mēs bijām top 5 uz lielās skatuves web samitā Katarā. Un tas jau arī, un ne jau Oksdrive kā carsharings bija tāda pati unikālākā ideja, bet mēs bijām tādi trailblazers tur, ka gan ar mūsu prezentāciju, gan ar visu mēs palikām vienmēr pamanīti. Un man liekas, mums ir latviešiem, mūsu DNA ir tāds, ka mēs īstenībā varam nenormāli daudz krutas lietas. Mums vienkārši citreiz ir bail vai kaut kāda nepārliecinātība, tāpēc mēs pastamies ārā pa logu, mums ir pelēks, tas baigi neiedvesmo, bet īstenībā mēs kā tauta tik daudz ko varam izdarīt, mēs esam nenormāli kruti. Jā, piemēram, ņemot to Straumas uzvaras gājienu, kas būtu tagad jādara ļoti mobīlam startupam, mums jāskatās, kur mums izšāva, kur kaut kas viral aizgāja. Ja mums kur ir viral, vai vienkārši būvējam visu par un ap to, ieguldām nenormālos miljonus Latvijas kino industrijā un sakam, mēs esam kino lielvalsts, mums tomēr ir Oskara nominācijas. Un mēs mēģinām uzbūvēt tur kaut ko lielu vērā ņemamu. Tas arī var būt biznes, kino ir biznes. Jā, protams, jā. Visu šo te kino importu, eksportu lietām, tad tur viss var ļoti labi nostrādāt. Ja vajadzētu, varbūt pat, labi, mums nav naudu uzreiz, ko tur ieguldīt miljonus tajā industrijā, bet tas, ko mēs varētu, ir sākt ar tādu mārketingu, kaut vai sākt laist reklāmas, piemēram, Amerikā, par to, ka izdomāt tikai tur vajadzētu kopiju, kādus mums ir. Mūsu aģentūras arī ir vienkārši tik spēcīgas, tik jaudīgas. Paņemt kādus foršus copywriterus, kur uzraksta tādu rīktīgi īsu, bet labu, kičīgu tekstu par to, ka mums ir 2 Oskara nominācijas no šīs valsts, jūs noteikti gribat
apmeklēt Latviju, vai mēs dosim jums tur atbalstu filmas veidošanā Latvijā, kas vispār tad tur jāiegulda droši vien kādi pārsimts tūkstoši varbūt tajā mārketingā, kur veidot, bet hei, izmantojam šo un tagad laižam reklāmas Amerikā. Fokus, laižam reklāmas tikai un vienīgi Amerikā un reklamējam tagad Amerikā Latviju kā tādu. Un daudz sāks googlēt, vai tas pats arī mūsu jaunieši puiši hokejā uzvar Ameriku. Nē, bet Kanādu uzvarēja. Arī tajā brīdī, man liekas, super. Mēs kā Latvijas aģentūra, vajadzētu to izmantot un sākt reklamēt Latviju uzreiz Kanādā. Dedicated, tādas pilnībā targetētas reklāmas uz Kanādu ar kaut ko tādu smieklīgu, tādu ļoti nevainīgu jociņu par to, ka mēs viņus tagad aicinām uz Latviju un tā tālāk, un varbūt tur izdomāt, ka, hei, pirmajiem 100 kanādiešiem, kas pieteiksies tur mūsu programmā, mēs viņiem tur uzsauksim bez maksas viesnīcas numuriņus pirmo nakti. Nu, kaut ko tādu uzreiz, piemēram, darīt, tas ir tas, kā startups darīt un izmantot to situāciju ar maziem līdzekļiem, būvēt uz sevi kā valsti, uz mūsu jaudīgo cilvēku nopelniem. Precīzi. Super, laba ideja. Un no valsts uzdevums nav vienkārši čakarēt, ko pašlaik mums dara. Valsts uzdevums ir dot iespējas šādiem te gan biznesa, gan arī kultūras procesiem, gan arī sporta procesiem, jo mēs pašlaik pievērsāmies 3 dažādām industrijām, kas vispār ne tikai biznesam, vai ne? Un dot iespējas šiem te tīraņiem, šiem te talantiem radīt, parādīt, apskatīties, kur ir kaut kas virāls, kaut kas, kas nostrādē pasaules kontekstā. Dāmas un kungi, šī būs nākošā investīcija. Kā tu saki, mēs ieguldām mārketinga naudiņas un tādā veidā mēs kustinām to Latvijas priekšu. Es nezinu nevienu citu pasaules valsts, kas kaut ko tādu darītu. Tas, kas būtu tāds vispār ļoti bold move, bet es saprotu, tur man liekas droši vien iespējams sabiedrība noēstu valsti, ja tā izdarītu, bet tagad atkal ir Super Bowl. Jā, Amerikā skatītākais amerikāņu futbola notikums, un viņiem ir šīs nenormāli episkās reklāmas. Un viņas maksā tur miljonos, bet es kādu gribētu, ka Latvija, tā kā citi, atliek naudiņu, iekrāja konkrētai lietai un uztaisīt atkal tādu nenormāli episku reklāmu, piemēram, tādā Super Bowlā par to. Bet tur būtu, protams, būtu jābūt uzreiz jau plānam un mērķim, ko mēs gribam panākt no tā, vai tās ir investīcijas, vai tie ir cilvēki, kas reģistrējās kaut kādai rezidentūrai, vai tie ir turisti, bet arī tikt iekšā kaut kur šādā, jo kas notiek, tās Super Bowl reklāmas, ir vienīgās reklāmas pasaulē, ko cilvēki iet un YouTube skatās. Jā. Es neskatos Super Bowl, es atveru Super Bowl 2025 ads, un visas noskatos visas reklāmas, kas viņiem tajā gadā ir. Un tas, man liekas, ir vienīgais notikums gadā, kad cilvēki patiesībā speciāli skatās reklāmas. Es arī skatos Super Bowl reklāmas. Jā. Vai tu kādreiz vēl skaties kādas reklāmas? Nē, tas ir tāds īpašs notikums. Bet mums ir vēl super bold moves. Mums jādabūna Lauris Reiniks Super Bowlā uzstāties ar savu šovu pārtraukumā. Tas arī būtu episki, ja mēs dabūtu vienalga kādu. Kaut vai, piemēram, tie puiši, kas uztaisīja Porziņa dziesmu, un tad viņiem bija intervija ar Madison Square Garden, Ņujorkā. Un tā intervija bija nenormāli smieklīga, nenormāli episki. Es nezinu, vai puišiem tiešām bija valodas barjera, vai viņi speciāli izmantoja vārdus, tur nevis rapper, bet raper. Un tas arī tik ļoti aizgāja, ka atkal no tā arī varēja panākt un patiesībā tos puišus tiešām dabūt uz turieni un atkal uztaisīt no tā kaut kādu kampaņu, visu. Tāpēc, izstāst mums ar tevi te idejas ļoti daudz, līdz ar to mēs varam pakonsultēt valsti. Jā, ja kas valsts, ja jūs mūs skatāties, tad mans numurs ir apakšā. Nē, valsts sākumā sākat ar to, ka subscribe to this channel, un tad parunāsim tālāk. Un pēkšņi valsts kontrola, valsts ieņēmuma dienesta subscribed. Tūlītās mēs jums atbrauksim ciemos, ne tikai pierakstīsimies. Tagad mums ir valsts kā startups, bet mums problēmas ar demogrāfiju. Tā nav problēma tikai mums. Tā ir problēma visā pasaulē. Un, protams, būs grūti viņu atrisināt, ja netiks atrisināts arī tās pirmās lietas, patiesībā, par ko mēs runājām valsti kā uzņēmumu. Jo mēs zinām to, ka es tagad īstenībā lasu grāmatu Factfulness, varbūt tu arī esi lasījis. Un tur ir tieši arī ļoti interesanti tieši aprakstīts gan par visām pasauļu problēmām, par to, gan par dzimstībām, slimībām, visu ļoti interesanti grāmata. Un tur arī, protams, jo valstis kļūst turīgāks, jo cilvēki kļūst turīgāki, jo pilnīgi visur, jo turīgāks cilvēks, jo mazāk bērnu. Tas ir vienkārši tā notiek absolūti visur, un visvairāk bērnu, protams, tur, kur ir nabadzīgākas šīs nācijas, kas nozīmē, ka mēs arī kļūstam turīgāki. Un skaidrs, mēs nevaram nevienu tagad piespiest
dzemdēt bērnus, bet tikko Labs of Latvija arī bija ļoti labs raksts par to, ka izrādās, ko es nemaz nezināju, ka, piemēram, zinātnes industrijā tu kā zinātnieks strādā pie projektiem. Un tu, ja tu tajā brīdī gribi iet dekrētā, tu pazaudē visus savus ienākumus. Un tevi neviens pat neņem nekur atpakaļ tādā ziņā, ka tu jau nevari atgriezties uz to pašu projektu. Tev nav nekas garantēts. Ir jau citi zinātnieki tavā vietā, un tas segments ir tik relatīvi neliels, ka pēc tam tev var nākties meklēt vispār citu profesiju, jo tu vairs vienkārši neesi aktuāls tajā tēmā. Un līdz ar to, protams, un tad tu nevari sagaidīt, ka šīs zinātnieces, kuras nu jau tiešām ir jau pat pasauļu kontekstā, mums tikko arī taču bija tā zinātniece, kura es tagad piemirsu gan viņas to pētījumu, kur arī tika publicēta ļoti elitārā zinātnes žurnālā, izdevumā, kas ir tur tādā pasaules jau līmenis. Mums ir ļoti, ļoti tādas jaudīgas zinātnieces, un, protams, ka viņas negrib riskēt. Viņām tas ir viņu piepildījums, šī zinātne. Tādēļ daudz, tie temati ir ļoti daudz, kāpēc tā. Līdz ar to es saku, ka vairāk jāfokusēs uz to, kā mēs panākam, lai pie mums brauc vairāk cilvēku, kas ir jaunieši, studenti, vai tas ir priekš studijām, reklamējam mūsu studijas, paaugstinam līmeni. Piemēram, manuprāt, viens no piemēriem ir mūsu medicīnas studijas, kur ļoti daudz brauc uz Stradiņiem studēt medicīnu no visas Eiropas, jo ir gan augsts līmenis, gan lētāk. Tas mums arī ir jāreklamē to, ka tu iegūsi Eiropas līmeņa izglītību, bet par trešdaļu no cenas, ko tu iegūsi savā valstī. Un tad mēģināt atrast veidus arī, kā lai šie cilvēki pēc tam nebrauc prom. Ka viņiem šeit ir kur strādāt, ka ir labas slimnīcas, ir izremontētas slimnīcas, ir ar jaudīgām jaunām tehnoloģijām slimnīcas. Es skatītos vairāk no šī viedokļa, nevis tagad censtos par katru varīti pierunāt. Visas sievietes tagad lūdzu ražojiet bērnus, kamēr viņas tomēr ekonomiski nejūtās nemaz tik droši tajā brīdī to darīt. Tad labāk mēģinām piesaistīt vienkārši jaunus cilvēkus, vidēji vecums, arī vecus cilvēkus. Ir, piemēram, Itālijā, kas tā bija par salu Sardīnija, ne, vai kura piedāvā, ka tu kā pensionārs, lai brauc uz turieni, tev ir jāatver obligāti bankas konts, un tajā jāieliek 100,000, un tad tev tur vienmēr sakot visādi bonusi, benefiti un vēl viss kaut kas, un tā doma tieši viņiem ir, lai brauc tieši arī vecie cilvēki, bet attiecīgi viņi ir uzlikuši 100,000, tātad tie būs cilvēki, kas tērēs naudu tur, ka tas nav gluži tā, ka viņi ir atbraukuši kā meklēt pajumti, kur viņiem izmaksās kaut kādus pabalstus. Attiecīgi mums ir jāmeklē šie veidi, kā panākt, lai Latvija ir pievilcīga, lai maksimāli daudz cilvēku šeit brauc kaut vai. Labi, nevienam nepatīk šis laiks, kas ir ārā. Labi, liekam uzsvaru to, ka sākot no aprīļa līdz oktobrim Latvija ir tā vieta, kur tu gribi braukt, kā visi brauc pārziemot uz Balī, tā tu brauc pārvasarot uz Latviju. Domājam no šīs prizmes, nevis no tā, tikai un vienīgi no tā, ka ir jāražo tagad bērni, jo mēs zinām, ka tas ir visā pasaulē. Piemēram, Amerikā palielinās iedzīvotāju skaits ne jau tādēļ, ka viņiem dzimst vairāk bērnu, imigrantu dēļ. Jo ir ļoti daudz imigrantu, gan sliktie, ko viņi, protams, negrib, gan arī labie, ko viņi grib. Mums jādomā tieši tāpat, kā mēs arī kā Amerika varam audzēt iedzīvotāju skaitu bez tā, ka mums nedzimst vairāk bērni, un tu nepiespiedīsi nevienu tagad zemdējiet bērnus. Bet šitas tev būtu baigi grūti, ja tu būtu politiķi iedomājies, tev tagad saimā būtu jārunā un jāsaka šitāda runa. Jo principā tas, ko tu saki, un es tev ļoti labi saprotu, un arī principā piekrītu, jo startups kā valsts, tas modelis nozīmē, kad ir aicinam darba spēku un piesaistam darba spēku, jeb cilvēkus. Kas nav, un līdz ar to tas nav pašmērķis, lai latviešu dāmas tagad vienkārši ražo bērnus. Blakus apstākļus ir mūsu tā valodiņa izzudīs, un kur tā mūsu kultūra, un šitien būs tā problemātiskā retorika, kā to visu pasniegt, kā to visu iepakot, jo lielam viss virzās uz to pusi, ka tās geogrāfiskās lokācijas diemžēl vairāk nav tik nozīmīgas, drīzāk ir tas, kā mēs šo te intelektuālo kapitālu piesaistam valstī. Un uz to viss patiesībā iet. Es tev absolūti piekrītu, ka, protams, par to būtu, bet man vienmēr tāds jautājums, labi, nezaudēsim valodiņu, bet lai ko mēs šobrīd darītu, mums nav tik daudz naudas, lai tagad jebkuru sievieti pārliecinātu, ka viņa 100% es būšu bagāta arī aizejot dekrētā. Tad mūsu alternatīva ir, mēs gribam saglabāt šo kultūru, mēs gribam saglabāt valodiņu, bet tad mēs lēnām vienkārši izmirsim. Un jo mēs zinām, ka lai vai kā mēs valsts mēģina to demogrāfiju palielināt, nebūs. Nav. Tāpēc, ka, piemēram, kaut vai man pašai,
Mani nemotivēs neviens plakāts, neviens sauklis par to, ka, ja tu tagad nepiedzemdēsi 3 bērnus, tad mums valodiņa izzudīs latviešu. Mani nemotivēs, tas vispār nemotivēs. Attiecīgi tikai tad, kad tu esi reāli piepildīts un realizējies, tad profesionāli vienalga, katram ir savi, protams, mērķi, bet tad, kad tu esi realizējies un tev ir tā sajūta, ok, es esmu izdarījis visu, ko es gribēju izdarīt, tagad, piemēram, tas runājam par ļoti lielu daļu ekonomiski aktīvajām sievietēm, kuras vēlas tātad sasniegt kādu karjeru, vienalga, kas ir savs mērķis. Viņas to darīs tad, kad viņas jutīsies piepildīts un profesionāli realizējušās, kad viņām liksies, ok, tagad varam, un tu viņas nepiespiedīsi nekādā citādā veidā, nepiespiedīsi. Un līdz ar to mēs varam runāt par to, ka jā, palielinam vēl pabalstus, tas, protams, tas būs ļoti labs tā kā motivators tādā ziņā tiem, kas šaubās. Tie, kas šaubās un domā, es nevaru atļauties, tiem tas būs super aizies, bet tās dāmas, kuras tāpat gribēs no sākumā visus savus mērķus piepildīt, viņas nepārliecinās. Princips ir... Tomēr mēs atgriežamies pie iepriekšējās tēmas, valsts ekonomika, labklājība. Jā. Sākam ar to. Jā, precīzi. Un, lai to mēs attīstītu, pirmais solis ir vienkārši beidzam čakarēt. Un tas būtu tas numur 1 darbiņš, kas būtu jāizdara. Un tad arī viss, arī pēc tam tā demogrāfija arī nāks pati par sevi. Jā, precīzi. Viss kopā tur, zin kā, būtu mindset jāmaina par visu. Tur arī ļoti daudz var runāt par to sieviešu arī tēmu un tā tālāk, kā no vienas puses, kā valsts mēģināja pierunāt viņu dzemdēt, bet no otras puses mēs saglabājam nedaudz tādu arī veco kaut kādu padomju laika piesitienu, mindsetu un uzskatus par to, kas tad šai sievietei ir jādara. Tur viss tāds kombo ir, jā. Tas būs cita podkāsta cita tēma, jā. Es nezinu, vai es varētu taisīt vēl 3. podkāstu par sieviešu tēmām. Es domāju, ka man noraks par šito tēmu. Bet es varētu uztaisīt tādu konceptu, ka es mācos par sieviešu domāšanas veidu, sajūtām, tiesībām. Jā. Tad varētu būt interesants podkāsts. Jā, protams. Un ja tev būtu podkāsts, par ko tu taisītu? Tu jau teici man par startupiem. Primāri tie būtu, startupi par tiem, kurus mēs pat medijos nezinām, ka tādi ir. Tur tāds nutrameg uzņēmums, ko, manuprāt, lielākā cilvēku daļa pat nezina, ka tāds eksistē, izrādās vienkārši apgroza miljonus un ir nenormāli veiksmīgs uzņēmums, kurš maksā milzīgus nodokļus Latvijā. Viņiem visi ir tikai Latvijas darbinieki, bet principā viņiem, man liekas, no Latvijas puses, man liekas, viņiem droši vien nav neviena gandrīz ienākuma. Viņiem viss ir pasaules līmeņa uzņēmums, par ko neviens neko nezina. Tad tā būtu mana doma, jā. Labi, interesanti, painteresēšies. Šis podkāsts saucās 1000 biznesa idejas. Kā es jau tev teicu pa telefonu runājot, ka būs pāris biznesa idejas, kuras es tev izstāstīšu, un tad mēs varētu kopā pastīties, darīt, nedarīt, vai arī vienkārši panalizējam no tāda biznesa viedokļa, vai tas ir forši vai nav. Pirmā pavisam vienkārši iesildošais variants ir Tesla Driving School. Es nezinu, vai tāds pasākums jau ir Latvijā vai nav. Katrā ziņā iegooglējot, nekas tāds nav. Es zinu par Tesla Works, super. Tad mēs ap to Teslu visu kaut ko būvējam apkārt, bet Tesla Driving School. Inspirations nāk no iPhone Photography School. Tad ir Emīls Pakārklis uztaisījis ārprātīgi multimiljonu biznesu. Jā. Ap iPhone brandu. Tad būvēt apkārt. Kā tev pirmā sajūta? Man uzreiz jāuzdod papildu jautājums, lai es saprastu, vai tas ir domāts Driving School tad kā online vienkārši zem Teslas zīmolu, vai tas ir domāts fiziski, ka mēs nopērkam 20 Teslas un mācam cilvēkiem braukt iekšā Teslās? Es pieļauju, ka tas ir tas gadījums, kad cilvēkiem jau pieder Tesla, un mēs viņiem mācam visas features. Tāpat kā telefonā mēs arī nezinām visas features un kā viņi izmantot. Optimizēt, tur enerģijas patēriņu, visādi driving varianti, tur ātrāk, lēnāk un turbo un tā tālāk. Man liekas, forša ideja, kas strādā vai nu kā papildinājums kaut kam citam, piemēram, ir tāds Oxdrive, kas ir Tesla car sharings, un tad kā sasniegt auditoriju, kas ir, piemēram, kuriem ir jau savas Teslas. Šis būtu, nezinu, tur abonēšanas maksa 5 eiro mēnesī, un tev tur 6 mēneši laiks visu iemācīties. Bet pilnīgi kā standalone biznesa Latvijā? Labi, kāpēc? Nē. Pirmkārt, jau mums nav tik daudz to Teslas īpašnieku. Mums arī, un tie, kas ir, tie lielākā daļa ir absolūti Teslas fanāti, kuri jau YouTube'os un visos video ir jau uzzinājuši visu iespējamo.
Tur nav, zin kā, piemēram, tāda iPhone fotografijas skola, tā ir fotografēšana, tev ir jāiemācas, kā kadrēt. Tur pat nav atkarīgs no tā, vai tu esi apskatījusies, cik krūti settingi ir telefonam, bet, piemēram, mēs tieši vakar ar meitenēm runājām par to, ka gribētos iemācīties kadrējumu, kā, piemēram, šajā telpā apskatīties un saprast, tieši to stūri vajadzētu fočēt, jo tas stūris izskatās vislabāk. Un tas jau ir arī tas, ko viņi māca arī tie iPhone fotografijas skolu. Tas nav tikai par iPhone settingiem. Un, savukārt šajā gadījumā tas būtu tieši par Teslas visām funkcijām, kuras lielākā daļa no Teslas fanātiem, piemēram, tādam Juhanam, šo būtu ļoti grūti iepārdot. Lai gan viņš visticamāk visu mūžu brauks ar Teslu, bet viņam būs ļoti grūti šo nopārdot, jo viņam vienmēr mēs zvanām, ja ir kāds jautājums bez mazai, kas nezinu, kaut kāda funkcija. Labi, mēs jau paši tagad arī esam eksperti, bet tajā pašā sākumā viņš visu zina. Tas varētu būt lielisks tāds podkāstu tips. Piemēram, lieta, tas varētu būt forša lieta, ja kāds domā, ar ko viņi varētu Instagramā sākt izcelties, un tad viņi, piemēram, katru nedēļu publicē interesants video. Bet es tur neredzu lielu naudu. Tādā Latvijas tirgu. Amerikā iespējams jā, bet es būšu godīga, es netaisītu tādu, jā. Labi, es nedaudz piekuriģēšu to ideju. Mēs varam būvēt viņu Latvijā latviešu cilvēkiem, bet, ja, piemēram, mēs izdomājam ar tevi, ka tas ir online biznes un mēs tikai taisam digitālos kursus, protams, ka tas viss ir starptautisks un tas ir mērogojams. Jā, protams, es saku, noteikti var, bet es viņu netaisītu, tāpēc, ka man esot tajā Teslas community, es redzu, cik tā lielākā daļa cilvēku ir ļoti fanātiski par to Teslu, ka viņi jau skatās, un ja tu apsies YouTube, cik pilns ir ar tiem, es zinu, ka, protams, kāpēc cilvēki vispār maksā par kursiem, jo tā informācija ir apkopota vienu vietu, jo idejiski vispār nav jēga ņemt nevienu kursu pasaulē, jo visa informācija ir pieejama bezmaksas YouTube. Bet jā, es vienkārši varbūt neesmu bullish, ka es neredzu tik ļoti lielu to pievienoto vērtību tur, ka tas mani neaizrauj. Jo, zin kā, es vienmēr saku, man kāds izstāsta kaut ideju, saku, viņa varbūt man nepatīk, bet tas nenozīmē, ka viņa ir slikta ideja. Tas vienkārši kaut kas, kas... Piedod pēc pārtrauc, bet ja Lewis Hamiltons vadīja šos online kursus? Tad noteikti viņi dabūtu kaut kādu lielāku, bet arī vai tad tai būtu jābūt Teslas specifika? Es domāju, ka nē, tad tiem būtu jābūt kaut kāda cits automašīnas kursiem, jo viņš un Tesla... Jā, labi. Tie communities nepārklājas, jā. Taisnība, bet mēs tikpat labi varam arī aizpeldēt pie citas idejas, kur Lewis Hamiltons, protams, ka tavs labākais draugs, un mans arī. Jā, mēs viņu atrodam sazvanīt un visu Tieši sarunāt. Un tad, paprasīt, kādu mašīnu viņam patīk, vai vienkārši noorganizēt foršu online kursus. Kas patiesībā ir viena no tādām izteiktām stratēģijām, kad ir pazīstami populāri cilvēki, taisa online kursiņus. Visas masterclasses to balstās. Tas ir viņu galvenais pamats, ka tev ir, jo pa lielam, es atceros, man uzdāvināja to masterclass abonementu, un tad es tur apskatījos visu ko, un viena no manām ikonām ir Sāra Blakely, tātad Spanx izveidotāja, un es paņēmu viņas, protams, kursu. Protams, ka es paņemšu viņas visu, ko viņa selo apmēram. Es izgāju to viņas kursu, man tāds... būsim reāli. Es neko jaunu nemācījos. Neko jaunu es neuzzināju. Es saglabāju visus tos PDF failus, bet es sapratu, tā ir tāda ļoti basic bāzes informācija. Bet, protams, kad viņa balstās uz to, kad ir viņa, kas to pasniedz. Pasniegt, kurš, nezinu, es pasniegtu tajā masterklasē, neviens visticamāk pat nepaņemtu un nepieteiktos tam kursam. Kāpēc tev Sāra Blakely ir tik favorīta? Tas viņas viss stāsts par to, kā viņa izveidoja šo te visu. Labi, viņa pati saka, ka viņa principā to ideju bez maz vai mūsdienu trendīgajā vadā manifestēja, ka viņa bija galīgi jau līdz tādam, ka viņa nevarēja neko izdomāt un lūdzās Dievam, ka lūdzu, iedod man kaut kādu ideju, ko es varu pārdot miljonus cilvēkiem, mainīt viņu dzīves. Un tad viņai šī ideja ienāca prātā, un tad tas viss stāsts no tā, ko viņa darīja, lai panāktu, ka tiešām cilvēkiem patīk. Pirmkārt, viņi deva draugiem naudu, lai draugi iet izpirkt veikalos šīs produktus. Un tad viņi viņus atkal pārdeva tiem pašiem veikaliem atkal. Rezultātā nopelnīja tieši neko, bet pats pazaudēja naudu, bet lai radītu to iespēju, ka cilvēki viņu pērk. Tāpat viņa gāja burtiski uz tiem veikaliem, kur nebija pat vajadzīgs, ka ir šis pārdevējs konsultants. Viņi tāpat gāja uz tiem veikaliem, stāvēja blakus pie tā zeķturu vai kaut kādas korģējošās veļas stenda, un cilvēkiem stāstīja, runājās. Viņa tik daudz darīja tādas out of the box lietas, ka tas ļoti iedvesmo, un tas, kā viņi pēc tam to visu ir pacēlus līdz kādam līmenim, tik milzīgam biznesam, kur liekas, tas vienkārši korģējošā veļa, bet viņi to uztaisīja visu atkal tāpat, kā es teicu iepriekš par Rockzēru, viņi uztaisīja to stilīgi, jo iepriekš visu tā korģējošo veļu tika uzskatīta, ka tāds, galvenais, ka neviens nezina, ka tev viņi ir, un viņi to padarīja, ka apmēram ir tāds, tev ir Spanx, stilīgi, ka tu uzreiz esi bezmaz tajā stilīgajā kategorijā.
Jā, un tur ir tas stāsts arī, ka Oprah Winfrey arī palīdz šajā situācijā. Man liekas, viņa tika Oprahs Winfreys vienā raidījumā, un tur aizgāja vienkārši skyrocket viss pasākums augšā. Protams, zin kā, tie jau arī ir tādi momenti, jā, kā, ja tu panāc, ka kāds par tevi kaut kur parunā, protams, nu tādā īpaši Amerikā, nu tas uzreiz palīdz, jā. Labi, pastāmies nākošo. Nākošā ideja ir par car wash. Vispār, ja godīgi, es nesaprotu, kāpēc Rīgā un Latvijā ir tik daudz mašīnu mazgātavas. Es acīm redzot, esam ļoti tīrīga tauta. Tā izskatās, un galvenais, viņas nebeidz veidoties. Visu laiku ir, man liekas, ir katru pusgadu kaut kāds jauns kārošs zīmols veidojās. Man arī tā liekas. Tu vari to izskaidrot, es nesaprotu tiešām. Tas nozīmē, ka ir pieprasījums, jo neviens jau neguldīs naudu, viens ir tu vari notestēt, ka tu īsti neesi pārliecināts, bet ņemot vērā to, ka tajās bieži vien iegulda tiešām jau tādi īstenībā ļoti labi zināmi uzņēmumi, tas nozīmē, ka tur ir pieprasījums. Nekad neesmu pētījuši šo nozari, tāpēc nemācēšu teikt precīzāk. Nu labi, bet tagad ideja sekojoša. Tā patiesībā ir ideja no Amerikas, kur ir viens uzņēmums, vai nu pārpērk vienā kaut kādā konkrētā reģionā visus šos te mašīnu mazgāšanas pasākumus, pārbrendo pa savam un uztaisa subscription modeli. Tad abonēšanas modelis no kaut kādiem $15 līdz 35, atkarībā no tā, cik netīrīgs acīm redzot tu esi. Yeah. Un tad tu vari tā kā brīvi braukāt uz jebkuru no šiem te kārušiem un darboties. Ļoti veiksmīgs modelis, tas ir tādās Mammoth Holding, Mammoth Holdings, un tur ļoti labi iet. Ņemot vērā to, cik daudz Rīgā ir šādi te kārvaši, ko tu par to saki? Šī ideja man ļoti patīk. Rīgā mums ir jau mazgāšanas abonēšanas pakalpojums. Ir viens no zīmoliem, kas ir atvēries tieši ar šādu automātiku, ko es redzu šobrīd bildītē. Viņi ir atvērušies, viņiem jau ir kaut kādas, ja nemaldos, 3 lokācijas, vēl gan nav īsti centrā. Viņiem ir abonēšana, kur tu burtiski nopērc to kaut kādu paku, jā, tur arī atšķīrās tās pakas, kādu tev vajag, un tas ir izdevīgāk. Tu attiecīgi var braukt uz jebkuru no tiem un mazgāties, kā tev tur vajag. Tev pat ir reģistrēts uzreiz automašīnas numurs, ka tu vienkārši piebrauc pie vārtiem, viņš nolas tavu numuru, nomazgā tevi, tu izbrauc ārā, tev vispār nekas vairs nav jādara. Līdz ar to man liekas stilīgi, ja kāds pat ņemtu un uzpirktu daudzus no tiem mazajiem, kas mums ir, kur tev bieži vien tu tiešām kaut kur brauc un saproti, tu brauc uz kāzām, tev vajag nomazgāt mašīnu, un tu piebrauc un saproti, viņi saka, tikai skaidrā naudiņā, un tu saproti, tu esi kaut kur tur, piemēram, dreiliņos un kāda skaidrā naudiņa, neko, tu brauc prom un brauc tālāk ar netīru mašīnu. Tāpēc šī ideja man patīk. Pirmkārt, arī jau par to abonēšanu, jo, manuprāt, mums tiešām patīk mazgāt mašīnas, jo, kas ir vēl interesanti, ka ir jau parasti arī rindas pie tām automazgātuvēm. Protams, ir laiki, kad nē, bet tikko, kas tas bija, ne šis weekends, bet iepriekšējais weekends, brauc uz depo tur Krasta ielā, un tur ir tā pašmazgāšanas stacija. Tur rindā stāvēja, bija sastrēgums, man likās, sastrēgums ir uz depo, bet nē, tur visas mašīnas stāvēja tādēļ, ka viņas visas gaidīja, lai nogrieztos uz to mazgātuvi. Tāpēc man liekas, ka mums ir ļoti aktuāli šī mazgāšana, ja būtu kāds atrastos, kas uzpirktu vismaz lielu daļu no tiem mazajiem, un attiecīgi to uztaisīt kā par tādu ķēdi, kur tu vari braukt. Jo kāpēc es, piemēram, šobrīd neizmantoju to abonēšanas pakalpojumu? Jo viņiem ir tās 3 lokācijas, un man ļoti neizdevīgas. Viņi ir mikrorajonos, es pārsvarā apgrozos, kas ir centrs, tur ganību Dambja gals un kaut kur tālais centrs, bet man nav galīgi izdevīgi braukt speciāli mazgāt uz mikrorajonu. Tāpēc, jā, šai idejai es dodu thumbs up. Jā, uzreiz, jā. Bet, Klau, tur ir, protams, tas pluss nāk tam, kā ekrānā var redzēt, ka tu pats iebrauc, tev nav jākāpj ārā no mašīnas. Nērtība tajā, man liekas, mazgāšanas sistēmā pašlaik, ja tev jākāpj ārā, jāmetā monēta, labi, to mēs būtu atrisinājuši, bet tev pašam viņa tā kā jāmazgā ar roku. Iespējams, ka tur ir tā mazā nērtība vēl ir klāt. Jā, tas, kas ir šobrīd, kuriem ir jau tas abonements, tā ir tieši kā šajā bildītē. Tu tur iebrauc iekšā, tev nav jākāpj no mašīnas ārā, tur viss notiek automātiski. Un, man liekas, par to pašmazgāšanu. Tā pašmazgāšana ir ļoti populāra. Viens, es domāju, tas ir tādēļ, ka tu vari nomazgāt daudz lētāk. Tiešām tu vari nomazgāt par daudz lētāku naudiņu. Tev ir jāpiešaujās gan, jo tad, kad es tur mazgāju, man nesanāk īsti nomazgāt viņu par tām lētajām naudiņām, ko man Džeki stāsta, bet tie, kas tur regulāri brauc, viņi ir tā piešāvušies, ka viņi tiešām tur pa 3-4 eiro mašīna tīra, vienīgi, ka viņi ir slapja. Un viens ir tas, ka tu vari lētāk, un otrs, ka tur brauc tiešām, ka tu novēro, es domāju, vairāk arī tie, kam patīk čubināties ap to mašīnu. Viņam patīk viņu mazgāt. Un jāatzīst, ka, piemēram, vasarā, ja man ir brīvs laiks, es arī labprāt aizbraucu pat nomazgāt. Tā ir kaut kāda sava veida meditācija, ka tu mazgā to mašīnu. Tur ir kaut kāds fans no tā visa. Tādēļ es domāju, arī mums ļoti labi iet tās pašmazgāšanas stacijas. Bet konkrētais ir tieši ar šitādu modeli, kur tev nav jākāpj ārā.
Labi, ko darām, lai mēs tādu biznesu uztaisītu? Nu, jautājums, vai tu domā no nulles, vai mēs sākam uzpirkt vienkārši dažādas lokācijas? Kas ātrāk? Man liekas, ātrāk ir uzpirkt, vai ne? Nu, jā, tikai tad tev vajag droši vien vēl vairāk naudu, jo tev ne tikai ir jādabūna šī lokācija un jāuzbūvē, bet visticamāk, ja īpašnieki gribēs arī savu bonusiņu. Nu, katrā ziņā šis ir tāds lielas investīcijas prasošs bizness. Līdz ar to tur ir jautājums, vai tev ir savs kapitāls vai nav savu kapitālu. Ja nav savu kapitālu, tad būs jāmeklē investori, kas investē tieši tādos šāda tipa biznesos, kas varbūt grib arī skatīties vairāk tādu cash flow biznesu, ka tu vari parādīt, ka, piemēram, mēs tagad ieguldīsim tur 3 miljonus, bet pēc tam mums ir revenue katru gadu ir, piemēram, vismaz miljons. Un tad, attiecīgi, 3 gados, bez profita, protams, bet mēs idejiski tā ļoti brutāli sakot, esam atpelnījuši. Tāda ir viena opcija, kur tu vienkārši sāc meklēt šos investorus. Otra opcija ir, ka tu izstrādā kaut kādu modeli, kur tu atrod šīs esošās stacijas, kur viņi varbūt ir buksējošs bizness, kur viņiem īsti līdz galam neiet, jo varbūt viņiem ir tur vecas tehnoloģijas, un tu viņiem pasaki, ka, hei, es nākšu iekšā, man tur ir kaut kāds vismaz nedaudz finansējums, lai iespējams ieliktu jaunu tehnoloģiju vai jaunas iekārtas, un ka burtiski tu tā kā tādā īrpirkumā. Tāpat kā dzīvoklis, tad pārdod īrpirkumā, kur tu īrē un ar laiku izpērci. Tad iespējams, tu vari iet un uzrunāt šos biznesus, kuriem tik viegli labi neiet, un mēģināt šādi pārliecināt viņus, ka, hei, es tev katru mēnesi maksāšu, pēc tam tur no peļņas, no sākuma vienkārši kā īres maksu, un iespējams, tu arī vari atrast kaut kādu dīlu. Bet citādāk, protams, ja tu man prasīji par katru ideju, kā viņu sākt, visus biznesus sāk vienādi. Tā. Tev ir jāsaprot, kas tev ir ar finansēm, kas tev ir ar kapitālu, cik daudz tev naudiņas vajag, vai tev viņu vajag vai nevajag tur ieguldīt. Un tev vienkārši ir jāsāk darīt tajā konkrētajā industrijā, jāsāk darboties un jāsaprot, kas ir nepieciešams tieši automazgātuvē, vai tas ir mārketings tieši visvairāk, vai tev ir tieši blakus esošajām mājām jāsamat lapiņas, ka ir jauna mazgātuve, vienkārši mums pirmā nedēļa bez maksas mazgā kaut vai 10 reizes dienā. Mums tas bizness, kurš ir uztaisījis Latvijā šo abonēšanas tagad arī principu, viņi, kad atvērās, viņi no sākuma ļāva, tā mazgāšana bija vai nu bez maksas, vai tur kaut kāda smieklīga 99 centi, un mēs kā carsharings labais aiziet un vienkārši cauri dienu maucām cauri mašīnas. Viņi beigās mums sazinājās un principā palūdza, lai mēs tur nebraucam. Jā, bet tas, ko Egīte tagad stāsta, ir seller buyout, vai ne? Tas ir par to, kad es maksāju tikai to īri. Jā, ar īrpirkumu, ka tu kaut kādā laika posmā izpirks to īpašnieku no tās lokācijas. Tas ir ļoti forši, man liekas, biznesa modelis, ko daudz vienkārši nezina. Un tas, tad, ja mēs vēlamies iegādāties kaut kādu esošu biznesu, tad mēs aizējam pie īpašnieku un sakam, mēs to maksāsim daļu no apgrozījuma vai no peļņas. Nē, droši vien, ka no apgrozījuma, vai ne? Kā var vienoties? Kā var vienoties? Protams, ja tu vari vienoties no peļņas, tev kā tam pircējiem tas ir izdevīgāk, bet pārdevējiem būs, tur man ļoti ilgi būs jāgaida līdz tam, tāpēc visticamāk pārdevējs vēlēsies no apgrozījuma. Bet visticamāk arī liela investīcija tieši zemes īpašums, jo, kā sacīt, arī McDonald's ir nevis burgeru bizness, bet nekustamais īpašums. Tur, protams, var noslēgt arī līgumus, labus īres līgumus, tur uz 10 gadiem plus. Daudz jau, protams, īrē, daudz uzreiz neiegādājas, ja tev jāiegulda uzreiz tur 500 000 zemē. Tad arī viss ir atkarīgs. Es saku, viss ir atkarīgs par lielam. Jebkuram biznesam ir tas pats sākums, kur tu saproti, vai tu vari bootstrapot, kas nozīmē neņemt investīcijas un pats to paveikt, vai tev vajag ņemt investīciju. No tā, kad var atbildēt uz to jautājumu, jau ļoti daudz uzreiz ir atbildes, kā tev rīkoties un iet uz priekšu. Super. Es gatavu trešajai idejai. Aiziet. Trešā ideja nozīmē to, ka mums ir mobīls, tāds pārvadājams ar saules elektrību darbināms elektrisko mašīnu uzpildes pasākums. Mēs vienkārši atvedam kaut ko tādu mobīlu stāvvietā kādā, kur acīm redzot ir liels pieprasījums. Tur, ja nemaldos, ir 6 mašīnas var iebraukt iekšā, un kas ir ļoti forši, kad mums ir viss saule doto enerģiju, un mēs tikai iekasējam naudiņu. Ziņā, protams, kad pasaka vienkārši kā ideju, ir ļoti daudz jautājumu, lai es, piemēram, spētu kaut ko novērtēt. Man ir nepieciešams redzēt arī kaut kādus ciparus un izpētīt to industriju. Kā tāda uzlādes staciju tīkli šobrīd nav pelnoši. Tā viņu bets vai tā tad gambles ir par to, ka nākotnē tas būs ļoti būtisks, nākotnē nenormāli daudz lādēs, nākotnē būs nenormāli daudz elektroauto, un tātad šobrīd visi biznesi tikai tajā gulda, un nekādas atdeves šobrīd nav.
mēs paši arī vienā brīdī apsvērām vispār, kā uzlādes. Es šobrīd nerunāju par šo ideju tieši kā mobilās, bet mēs apsvērām arī ar šiem te saules paneļiem, kur tu uzliec, un tad attiecīgi tu vari no šī saules paneļa. Jā, nu mēs tur redzējām naudu, bet atkal tajā biznesā es neietu tomēr, jo es tur šobrīd neredzu tik lielu naudu. Tur es redzu to, ka ir tāds baigais hassle. Tev ir ļoti daudz jāstrādā uz to, un tad pēc 10 gadiem tu redzēsi to naudu atpakaļ no tā. Un tas tomēr ir jau kaut kas, kā mēs pieredzējām arī carsharingā, kur tu redzi, ka jā, tur būs tā nauda, bet viņi ir tik tālu nākotnē, ka tu tomēr tagad man ir tā, ka es gribu redzēt biznesu, kurā tur naudu var redzēt gada, 2 laikā vai maksimums 3 gadu laikā, nevis tādā ļoti ilgtermiņā. Tādas pārvietojamās, atkal, tad, ja mēs runājam ārpus Latvijas, droši vien, ka tas varētu strādāt. Jāskatās gan cik tiešām, kāpēc, tad, ja jau tā vieta ir tik ļoti pieprasīta, kādēļ tur nav uzliktas statiskās jau. Fiksētās uzlādes stacijas. Par to man būtu uzreiz jautājums, jo ir šis modelis, kur brauc pa nakti apkārt, vai arī pa dienu ir busiņš, un viņš piebrauc un uzlādē jebkuru mašīnu, kuru vajag. Un mums tāds bija viens atbrauc tieši priekš Oksdraiva notestēt, kādu viņiem tas strādā. Un mēs pēc tam pastījāmies uz datiem un tieši nodomājām, kā viņi jau kad dzīvē nopelnīs naudu, man nav skaidrs, jo tā uzlāde beigās ir tik dārga, ka neatmaksājās mums, piemēram, kā pakalpojums sniedzējiem vai kā īpašniekam. Līdz ar to šī ir ideja, kuru es neietu. Tātad, ja pirmo ideju jūs arī nebūtu īstenojis, otro ideju, man liekas, jā, tad šī atkal ir tāda, kur es personīgi viņā neietu, jo jā, tā visticamāk būs nākotne, bet vienlaicīgi, ko mēs redzam, ko dara lielie elektroautomašīnu ražotāji, kā Tesla, tas pats arī tagad Porsche, citi, viņi būvē savus tīklus. Tieši ar to plānu, ka viņi skatās pēc datiem, kur tās mašīnas brauc, un tad liek šos te lādētājus šajos ceļos. Un tad, protams, ir arī privātie, un tagad mēģināt tajā iespiesties ar to, ka mums ir ar milzīgu fūri un tā tad pacēlāju kaut kur jāizved un jānoliek. Man ir ļoti daudz jautājumu tur uzreiz, ļoti daudz, ka es neesmu uzreiz pārliecināta par to. Man būtu tad jāredz tiešām cipari, ka jā, kā Anglijā vai Vācijā tas ir tik ļoti lielā pieprasījumā, un šajā lokācijā vienkārši fiziski nav iespējams uzbūvēt statisko staciju, un tādēļ tur vajag nolikt šo te pārvadājumu staciju. Un tad jautājums, cik lieli ir tie saules paneļi, ar kādu jaudu, kādu kapacitāti, cik ātrā laikā viņi var uzlādēt to mašīnu, un kas notiek, ja visas tiešām 6 mašīnas reizē piebrauc un iespraužās, tad vai nav tā, ka tajā brīdī tad katru mašīnai tur pietiks kaut 20 kW, un ja tajā dienā nav saules, tad vai nav tā, ka tajās dienās, piemēram, kā mums nav saule puse no gada, tad tas sanāk tajā brīdī tās stacijas vispār nestrādās. Man pārāk daudz jautājumu par viņu ir, lai es teiktu, jā, ejam. Bet ņemot vērā to, ka vienmēr tā pirmā intuitīvā sajūta ir tā īstā, tad visticamāk arī, kad tur nevajag iet. Jā. Tas jau atkal ir no katra cilvēka atkarīgs. Vienam patīk tāds bizness, otram nepatīk. Es domāju, ka daudzi noklausoties un dzirdot to pirmo ideju par Tesla Driving School, es domāju, daudziem tā ideja reāli patiks, un tas varētu arī kaut kas tāds būt, kas aiziet, kas paķer, jo mēs zinām, ka šobrīd kursi ir ļoti, ļoti trendīga lieta. Tāpēc es domāju, ka vienkārši katra no tām lietām ir kādam vienkārši citam cilvēkam. Bet tev kā tādai uzņēmīgai dāmai, tad arī ir savs sarakstīns ar jaunām biznesa idejām, ko jā! Negribu ar kādu padalīties? Man tad bezmaz ir jāpaskatās, bet man ir ļoti daudz. Bet arī tāda, viņas vispār nav tā kā varbūt pat unikāls, bet kaut kas, ko es iedomājos, ko man, piemēram, gribētos. Un tad viena no tādām, ko man arī gribētos, ir, ko es redzu, kas, piemēram, nav pieejama arī Latvijā, ir aplikācija, kurā tu vari investēt jebkur, kur tu iepērcies. Tātad man ļoti patīk tas princips, es viņu redzēju Amerikā, ka šī investīciju aplikācija, ka viens ir, tu investē indeksu fondos, tu investē tā ļoti nopietni, piedomāti, pārdomāti par to, bet otra lieta ir, kādēļ gan, lai tev nepiederētu kaut vai maza daļiņa, ja tu bieži tajā iepērcies. Nezinu, tu visu laiku apmeklē MyFitness vai Squad Hour vai Lemon Gymu. Ja jau tu tur maksā gadu no gadiem, kādēļ, lai tu neinvestētu, un, ja nezinu, pēkšņi atnāk kaut kāds Amerikas milzis un nopērk pa miljardu viņu, tad tu saņem kaut vai atpakaļ visu, ko tu esi samaksājis savās gada abonementos. Tas ir kaut kas tāds, ko man riktīgi gribētos, ir kā aplikācija, kura tev ir sasaistīta uzreiz ar bankas kontu kopā, kur kā tu veic maksājumu, un ja tam vienīgā problēma, ka bieži vien jau Latvijā tiem uzņēmumiem nav
viņi nav kotēti biržā, un tu nevari iegādāties. Bet idejiski tā, ka, ja tā varētu, un tad, kā tu samaksā Rimī, tā automātiski vai nu tev ieskaitās, piemēram, kaut kāda, vai nu tāda pati summa, vai pārpalikums, kas nopaļojās un tas investējās, piemēram, Rimī akcijās vai konkrētajos produktos. Tāpat, piemēram, mēs visi te esam ar Apple produktiem, cik daudziem ir akcijas Apple uzņēmumā. Tā ir viena no idejām, kas man ļoti patīk, un man gribētos kādreiz, ka kaut kas tāds ir arī šajā reģionā, ne tikai Amerikā. Tas kaut kas saistīts ar to tokenizāciju? Negluži, tas ir burtiski kā investīcija aplikācija, tāpat kā tev ir tur Robins app un citas, ka tu vari investēt vienkārši jebkādā, es nezinu, varbūt es to tokenizāciju nepareizi saprotu. Mēs tokenizāciju vienkārši augstdrēvu laikā apsvērām, kā burtiski, ka jā, tu vari nopirkt šo tokenu un iegādāties, piemēram, daļu no vienas automašīnas. Bet šito es biju burtiski domājis, ka tu tieši pašā biznesa akcijas, savu automātiski tu nopērci biznesa akcijas tur, kur tu iepērcies. Jā, forši pie čeka vēl tev klāt, tev ir izvēle vēl cashdeskā vēl ierakstīt iekšā. Nu, es vēlos iegādāties 0,0000 tur kaut kādu tur bezgalīgo ciparu ar bišķiņu šodien, jā. Iegādāties desu, es nopirku arī pie reizes arī nedaudz akcijas. No jā, Rimi. precīzi. Jā. Man vienkārši pašai tas liekas tā ļoti exciting, bet tā nav ideja, kurai es tagad šodien ķeršos klāt, bet tā ir viena no, es nezinu, šeit kaut kāds ir 50 idejas, ir visādas, dažādas vienkāršākas, sarežģītākas. Man tur ir arī viena ideja arī pierakstīt, piemēram, AdBlue ražošana, jo mums ir AdBlue īstenībā ražošana ir tāds diezgan... tāds oligopols apmēram, cik maz uzņēmumi ir, kas viņu ražo, un tas ļoti tāda specifiska lieta, un tur ir milzīga nauda, bet arī pie tāda vispār pieķerties, nezinu, vai kādreiz mūžā es pieķeršos, bet tā arī ir viena no idejām, kas man ir rakstīta. Bet Latvijā ir viens ražotājs. Jā. Ričards, man liekas. Jā, es viņu neesmu satikusi, es tikai zinu, ka ir, ka viņš ir, bet man ir sanāk ar Runskolas starpniecību satikties ļoti daudz latviešu uzņēmējiem. Es esmu bijis tajā AdBlue rūpnīcā, un ar viņu esmu strādājis, un viņš ļoti atvērts, un stāst par to AdBlue iespējām Austrālijā uzbūvēt rūpnīcu, un izklausās forši. Jā, precīzi, tā arī ir viena no idejām, kas man rakstīja, bet ja viņš klausās, ja tu klausies, viss kārtībā, es nemēģināšu tagad ražot AdBlue. Bet par to tokenizāciju vai par to, man liekas, ļoti tuvu ideja, ko Latvijā arī var realizēt, ir par nekustamiem īpašumiem, par dzīvokļiem, par mājām. Piemēram, maksā kaut kāds īpašums 250,000, bet man nav tik daudz naudas. Es varētu ieguldīt kaut vai 5,000, man ir daļa no viena dzīvokļa. Un tad ir tāds tā kā shareholders, bet pa vienu dzīvokli. Tad kopā, protams, arī ar laiku šim dzīvoklim vērtība pieaug, un pēc tam mēs kopā pārdodot vai izīrējot, mums nāk tā nelielā daļa no īres summām. Jā, mēs to bijām domājuši tieši par mūsu mašīnām, ka cilvēki varētu iegādāties daļiņu no tās konkrētās Teslas, un tad viņiem būtu gan pašiem motivācija vairāk braukt tieši ar augstdrēvu, gan arī otrs būtu, ka viņiem būtu motivācija reklamēt. Tad uzņēmumiem izmantot to tokenizāciju, manuprāt, ir lielisks rīks, jo tad tas cilvēks, kurš iegādājas to, viņš ir ieinteresēts, lai aizvien vairāk cilvēku to lietot, tāpēc, ka tad viņš arī saņems atpakaļ to naudu. Līdz ar to tu pa lielam iegūsti brand ambassadors, kuri vēl par to samaksā, lai būtu brand ambassadors. Un tu pēc tam padalies ar to peļņu no tā visa. Un es esmu vienmēr bijis par to, ka es esmu gatava dalīties ar naudu, ar visiem. Galvenais, labāk, ka tev ir mazāk daļa no milzīga pīrāga, nevis tev ir liela daļa no maziņa pīrādziņa. Kaut kāda modifikācija affiliate marketingam. Jā, kaut kas uz to izklausās. Bet nedaudz bišķiņ savādāk. Jā. Ar lielāku to gamification varbūt, jā. Jā, starp citam, gamification ļoti, ļoti forša laba lieta. Piemēram, skolu aplikācija, ko Aleks Hormozī arī tā kā iegādājās daļu no tā. Es pat nezināju, ka viņš iegādājās viņu. Jā, viņš ļoti, ļoti aktīvi viņu reklamē. Katros video viņš ar to skolu cepurīti visu laiku runā. Un tur ir viens inženieris, kas veidoja to skolu, 2 gadus strādāja pie tās aplikācijas, bet pirms tam viņš darbojās ar spēlēm, spēļu biznesā. Un tikai viņš izveidojis tādu komunas veidošanas apu, ar ļoti, ļoti izteiktu šo te spēles principu. Un tas skolu ļoti, ļoti aktivizējās tagad. Tas bišķiņ savādāk nekā Kajabi platforma, kur mēs liekam online kursus. Tur arī ir online kursi, bet, piemēram, tu nevar tikt līdz 12. kursam, ja noklausies pirmo. Tur ir un visādi spēles forši elementi. Tā kā, man liekas, arī tas varētu būt labs modelis. Klau, un 4. ideja - Cybertracks. Viss parunā ap Cybertrackiem. Jebkurā gadījumā arī ap Tesla brändu var uzbūvēt remontu vai visāds piedzīvojums vai atrakšanas, visu kaut ko. Un Cybertracki, man liekas, arī ir kaut kas ļoti, ļoti
Latvijā vispār ir kāds Cybertrucks, es nezinu. Nē, Lietuvā it kā ir viens, kur tur sola visu laiku caur dāvanu servisu, vai neatceros, kur no tiem portāliem, ka viņi piedāvās braucienu biķernieku trasē, bet tas stāv jau tajā lapā, man liekas, jau ļoti ilgi, un tā arī nerealizējas. Jo man patīk arī ideja gan par Cybertruck, un otra ideja ir par Ice Experience, ir te Porsche, man liekas, Somijas Gandrīz visiem auto zīmoliem, tie, kas ir sportiski, ja tādi ir, jā. Es biju, varbūt, tur pabraukāties. Nē, man ir doma aizbraukt, vismaz uz kādu no tiem, bet vēl es neesmu bijusi. Bet ir, jā, tādi ir gandrīz visiem tiem, kas ir sportā auto, viņi organizē tādus, jā, tos experiences. Nu, lūk, Cybertruck, Ice Experience. Apmēram tajā virzienā. Nu, vismaz Latvijā nav nekas tam līdzīgs. Es domāju, no tāda izklaides viedokļa tur kaut kas varētu veidoties. Kaut kam tur jābūt, jā. Jā. Noteikti, ja tas ir daļa atkal no kaut kāda lielāka biznesa, jo tas, ko arī runājoties Latvijā ar tiem visādiem experiences, atkal, ja tas ir Latvijā, ir šausmīgi grūti. Tas ir maz cilvēku, vienkārši fiziski maz cilvēku, un tad tas cilvēks vienreiz paņem to experience otrais, un tad tur tas viss tā velkās. Ja tā ir daļa no kaut kāda lielākā biznesa, tad noteikti jā. Vai arī tas ir tāds, tev jau ir savs established business, tev viss iet, un tev gribās kaut ko, tādu sirdī biznesu, kurš potenciāli tev nenesīs milzīgu naudu, bet tas būtu rīktīgi forši. Vai, piemēram, atkal es saku, bija tāds augstdrājs, un, piemēram, tas varētu piedāvāt jau tālāk kaut kādu Cybertruck experience, kaut ko tādu noteikti. Vai tas varētu būt savilkts kopā ar tā Tesla Driving School, un tad tev ir arī, ka caur to Tesla Driving School, ka tas ir tāds, vispār Tesla experience, ka tev tur ir gan, tu vari iemācīties visu par un ap funkcijām, tu vari tikt uz Cybertruck experience aiz polārā loka, tad tu vari aizbraukt tur uz, Gigafactory, tur vienalga Ķīnā vai Vācijā, ka tad tas ir tāds lielāks komplekts, tad man liekas, jā, tad tas varētu kopā strādāt. Citādāk, ja pilnīgi tā vienu tagad Latvijā, lai es sāktu vienkārši paņemt Cybertruck un sāktu organizēt tos experiences, no sākuma būtu tas pirmais vilnis, un tad noteikti būtu jāiet, ļoti jāsāk reklamēties ārpus Latvijas un jāmēģina dabūt tos cilvēkus no citām valstīm, jo jautājums arī, cik daudz cilvēku var atļauties šos experiences, jo, piemēram, tāds pats tur ar luksus auto Ice Experience, un tas tev ir apmēram 10,000 plus. Tad jautājums, cik daudz cilvēku ir gatavi un cik bieži samaksāt vairāk kā 10,000 par vienu šo te braucienu, kurš ir, protams, pilnībā tā vērts, bet vienkārši cik daudzi var to uzreiz tā atļauties. Līdz ar to, man liekas, laba ideja, kas būtu, jāpaskatās atkal dziļāk. Es saku, palielam viss ir, ka tu pasaki vienkārši ideju. Man ir grūti, protams, viņu tā pilnībā novērtēt, ir jāizdomā, bet tur tāds kopums varētu būt labs. Tesla Driving School, Cybertrucku klāt, vēl kaut ko klāt, un tad tev ir tāds, jau vesels kombo. Bet tas, ap citu, laba ideja arī turismu tādai takai vai tādam ceļojumam pa lieliem gigafactories visā pasaulē. Varētu būt rītīgi interesanti par rūpnīcām pabraukāt, bet tādām mega, kas jau tagad jau ir robotizētas jau līdz jau kaut kādai entējai pakāpei, varētu būt ļoti, ļoti interesanti. Jā, ļoti. Vienīgā, laikam, kur tā problēma rodas, ir, ka es esmu bijusi, piemēram, Volvo man aizsūtījusi savu rūpnīcu Zviedrijā, un ir vietas, kur vienkārši viņi negrib, lai cilvēki redz. Un tad jo tās tomēr viņiem ir kaut kāds viņu komerc noslēpums. Un tad es pieņemu, ka bieži varētu būt tā, ka, ja tās ir tūras, tas nozīmē grūti izkontrolēt to, ka cilvēki nesāk fočēt, filmēt. Jo es mēģināju arī, es rakstīju uz Teslu, jo mums tur jau, protams, bija arī savs cilvēks, ka vai varētu norganizēt man tūri uz turieni, kas labprāt uztaisītu apskata video un tā tālāk. Un tad viņi tur mēģināja, tie, kas bija tajā mārketinga pārdošanas pusē, viņi teica, jā, aiziet, darām, riktīgi laba ideja. Un tad viņi nonāca līdz tai pusē, kas ir tieši rūpnīcas atbildīgā puse, un tā pateica, nē, nekādā gadījumā. Mēs netaisīsim nevienu influencera tripu, kurš atbrauks, safilmēs, un ka nē, to viņi atteica. Līdz ar to mārketingam pārdošanai likās baigi labā ideja. Rūpnīcas daļai, nē, pavisam slikta ideja. Labi, forši, paldies tev liels! Man liekas, ka mēs esam pabīdījušies kaut cik bišķiņ uz priekšu ar to vīziju vai bildi apmēram, kāda varētu būt tā sajūta, kādai Latvijai būtu jābūt. Man liekas, ka tas bija tas galvenais mūsu tikšanās iemesls patiesībā. Jā. Ja tu saliksi no visiem tiem podkāstiem kopā, es domāju, mēs varam uztaisīt veselu plānu, ko iesniegt kādiem jauniem cilvēkiem, kuri ir gatavi iet tieši politikā un pateikt, kur jums ir gatavs plāns, un šo jums vienkārši ir jāīsteno. Mēs jūs varam pakonsultēt, kā to izdarīt. Jā, kur mums ir. Mēs jums izstāstīsim, kā solīt pa solītiem visu to realizēt. Precīzi, jā. Super, forši. Lielas tev paldies. Paldies tev. Čau tā. Ček.
Nu, ko šīs dienas podcasts ir beidzies. Paldies Melngaļa ielas 6 saimniekiem. Jā, ārā jau ir tumšs. Jā, bija brīnišķīga saruna ar Regiju. Kopā mēs esam par 3 podkastiem jums izstāstījuši jau 26 biznesa idejas. Šodien Egija dalījās ar savām pāris biznesa idejām. Es arī atnesu šajā klāstā arī vairākas biznesa idejas. Tā kā, ja jūs vēlaties visas noklausīties, jums būtu jāsāk no pirmā raidījuma un klausieties visus pēc kārtas. Piesakojiet mums Spotify, Apple podkastos un YouTube, un iespējams kāda no nākošajām biznesa idejām būs tieši jūsējā.